Tā visiem labs rītiņš. Zane, labrīt, labrīt. Labrīt, Vadim, labrīt. Sestdienas skaistā sniegotā rītā. Prieks tevi redzēt. Man arī prieks tevi redzēt jau otro reizi. Zane ir fizioterapeits, kas specializējas mazā ieguņu orgānu veselībā. Nu, lūk, un šodien parunāsim par tādām lietām kā erekcija, hemoroīdi, un pieskarsimies arī ieguņa sāpēm. Kā jūs noprotat, šīs dienas tēma būs vairāk par vīriešu iegurni, un es ceru, ka ja ne vīrieši skatīsies un meklē šo informāciju, tad viņu otrās pusītes ir aktīvāks un iespējams to noklausīsies un pamudinās savus vīriešus kaut ko darīt lietas labā, jo, kā mēs zinām, jebkura lieta, kas tiek ielaista, netiek laicīgi ārstēta, tomēr vēlāk pārvēršas lielākās problēmās. Nu ko, ar ko sāksim, Zane? Varbūt iziesim tā secīgi cauri un varbūt sāksim ar tām lielākajām atšķirībām. Daudz biežāk tiek runāts par sievietes iegurni un sievietes iegurni disfunkcijām. Bet vīriešiem ir nemazāk disfunkciju. Vīriešiem arī ir ieguņu pamatne, kas sastāv no muskuļiem, un šie muskuļi ietekmē ļoti daudz. Varbūt ne tik daudz problēmas rada kā sievietēm, bet tad tajos pašos pamatos ir jāsaprot, ka sievietēm iegurnis ir platāks, viņš ir kustīgāks šī te iegurņa izeja, iegurnis ir zemāks, sievietes iegurni daba ir radījusi grūtniecībai un dzemdībām, vīrietim šī funkcija nav dota, līdz ar to vīrieši ieguņu pamatne, viņa arī ir biezāka, viņa ir ar augstāku, kas ir ļoti būtiski, ar augstāku miera stāvokļa tonusu, un bieži vien vīriešiem ir paaugstināts šis anālais un puberektālā muskuļu tonus atšķirībā no sievietēm. Ja sievietēm klīniski biežāk ir muskultūras vājums, ja skatās tās pēc tādiem statistikas un pētījumu datiem, tad vīriešiem biežāk tieši ir šis te muskuļu tonus paaugstinājums. Vīrietim iegurnis pēc dabas ir šaurāks, viņš ir augstāks, un šī pamatne balsta vīrietim urīnpūsli un prostatu. Sievietei šīs te disfunkcijas, ko rada grūtniecība un dzemdības, attiecīgi dod arī lielāku šo te disfunkciju iespējamo skaitu, ja tā var teikt, jo sievietē šī muskultūra vēl balsta arī dzemdi, muskultūrai cauri iziet sievietes maksts. Sievietes iegurnis ir ļoti cieši saistīts arī ne tikai ar grūtniecību un dzemdību, arī ar hormonālajām izmaiņām. Vīriešiem šādas hormonālās svārstības nav, viņas ir daudz mazākas un daudz atšķirīgākas, līdz ar to vīrieši tāds galvenais bubulis vispār iegurņa veselībā, ja mēs skatāmies tādā dzīves griezumā, ir tieši liekais svars. Ja sievietēm tā ir grūtniecība un dzemdības, tad vīrietim tas ir liekais svars, ja mēs skatāmies tā klasiski. Un tādās biežākās disfunkcijas, kas tiešām ir saistītas ar iegurņa pamatnes muskultūru, mēs varam sadalīt tādās lielās grupās. Tās ir uroloģiskas problēmas, tās ir vairāk apakšējo urīnceļu disfunkcijas, tā ir, piemēram, steidzamības nesaturēšana, tā var būt vāja urīnas trūkla, nepilnīga urīnpūšļa iztukšošanās, stresa nesaturēšana, pāraktīvā urīnpūšļa sindroms. Visas šīs disfunkcijas lielākā vai mazākā mērā viņas tiešām ir saistīts ar to, kā vīrietim darbojas ieguņu pamatne. Piemēram, ja mēs skatāmies, mēs varam sadalīt arī urīna nesaturēšana, kas ir viena no tādām, ja mēs tā runājam klīniski, tādām klasiskajām iegurņa problēmām, īpaši vecāka gada gājuma cilvēkiem, kas pēc tādiem pētījumu datiem skar līdz pat 34% vīriešu, kas ir atkarīgs no vecuma un blakus saslimšanām. Un šo urīna nesturēšanu vīriešiem arī rada dažādi faktori. Tas ir vecums, lielāka riska grupa ir vīrieši, kas ir pēc 65 gadiem. Tās ir prostatas saslimšanas, tā ir labdabīga prostatas hiperplāzija, kad jeb adenoma, kas ir labdabīga prostatas palielināšanās, kad pirmie simptomi izpaužas kā apgrūtināta urinēšana un arī erekcijas traucējumi.
Tā ir radikāla prostatektomija, kas ir prostatas vēzis, kad vīrietim prostatektomija tiek, prostata tiek izoperēta, ja. Tās ir dažādas ķirurģiskas operācijas, tās ir arī tieši stāvokļi arī pēc iegurņa lūzumiem, kad, teiksim, cilvēks ir bijis ilgstoši arī atradies guļus stāvoklī, ja, vai ilgstoši ir notikusi šī te rehabilitācija. Tas ir vesels bloks ar neiroloģiskām saslimšanām, kas var radīt šo urīna nesaturēšanu. Tā ir varbūt Parkinsona slimība, demence, insults, dažādas smadzeņu traumas, cukura diabēts, arī aptaukošanās, ja, liekais svars, ko es jau minēju, urīnceļa infekcijas. Šīs visas ir lietas, kas vīrietim var radīt šo te urīna nesaturēšanu. Visbiežāk viņi klīniski tiešām saista ar prostatas operācijām, jo pēc prostatas operācijām tāda īsa pēcoperācijas urīna nesaturēšana ir līdz pat 75% vīriešu. Ja? Līdz ar to var teikt, ka gandrīz katram vīrietim pēc prostatas operācijas lielākā vai mazākā mērā tā urīna nesaturēšana ir. Un klīniskie pētījumi arī pierāda, ka iegurņu pamatnes trenēšana jau pirms šīs operācijas dod daudz ievērojami labāks rezultāts. Cilvēkam pēc operācijas ir daudz vieglāk ar šo problēmu tikt galā. Reizēm šī urīna nesaturēšana ir tik smaga, ka vīrietim tie tiešām ir vairāki pamperi dienā. Tas ļoti apgrūtina vīrieša tālāko vispār ikdienu. Un tas ir tāds pirmais brīdis, kad iegurņa pamatne ar šo problēmu ir visciešākā mērā saistīta. Un visos gadījumos ārsti liks vīrietim, un es esmu pateicīga tiem ārstiem, kas vīriešus jau sūta šo iegurņu terapiju jau pirms operācijas. Tie būs iegurņu pamatnes stiprinoša terapija, ja, kas ļauj ar šo problēmu tikt galā. Pēc šīm operācijām ļoti bieži vīriešiem ir arī erekcijas disfunkcijas, kas arī svārstās apmēram no 70%. Es tos pētījumus skatījos, ir pētījumi, kuros minēts ap 73%, ir pētījumi, kuros minēts līdz 90%, bet jebkurā gadījumā tas procentu skaits pēc šīm operācijām viņš ir ievērojams. Ja? Un arī šeit tās erekcijas disfunkcijas, viņas nāk kopā ar urīna nesaturēšanu, viņas ir ciešā mērā saistītas ar šo te iegurņu pamatni, jo pēc tādas radikālas prostatektomijas tiek izņemts prostatas dziedzers kopā ar tiem sēklas pūslīšiem un izņemt urīna izvada kanāla daļu, ko apņem prostata. Un tas nozīmē, ka starp urīna izvada kanālu un urīna pūsli tiek izveidots jauns savienojums, ko sauc par anastomozi, ja, un šī te sfinktera, urīna izvada kanāla sfinktera nepietiekamība ir tā, kas traucē vīrietim šo te urīnu saturēt. Tikpat bieži arī, nevar teikt tikpat bieži, bet es vairāk pēc savas prakses vados, ja, tās ir arī pāraktīva urīna pūšļa problēmas, ko, lai tā fizioloģiski vienkāršā valodā mēs izskaidrotu, mums urīna pulsas sāk signalizēt par urinēšanas vajadzību plus mīnus apmēram pie tādiem 300 ml. Un tad, kad tas ūdens šķidruma daudzums urīnpulslī ir ļoti minimāls un urīnpulsas sāk dot signālu pārāk bieži smadzenēm, kas notiek šī urīnpulšļa muskuļi, ko sauc par detruzora muskuli, notiek šīs te kontrakcijas. Un cilvēkam visu laiku ir sajūta, ka viņam vajag pārāk biežu stoleti, pat ja tas urīna šķidruma daudzums nav uzņemts pietiekami. Ja? Cilvēks var domāt, es vispār tikpat kā šķidrumu nelietoju, bet visu laiku ir tā sajūta, ka vajag uz stoleti. Ja? Un šeit arī pie šīs te urīna pūšļa pāraktivitātes arī var būt neirogēni iemesli, jā, tieši tāpat insults, Parkinsona slimība, multiplā skleroze, muguras smadzeņu traumas, visas saslimšanas, ko es jau pieminēju, un tā var būt arī idiopātiska problēma, ja, kad tas iemesls īsti ir jāmeklē. Un tad arī ļoti svarīgi veikt tādu pilnvērtīgu izmeklējumu vīrietim. Ļoti bieži tie ir urodinamikas izmeklējumi, ja, kuru laikā analizē urīna plūsmas ātrumu un arī spiedienu urīna pūslī, lai dot tādu pilnu ainu kopā ar ieguņu pamatnes tādu funkcionālu izmeklēšanu, kā šo problēmu cilvēkam palīdzēt risināt. Bet risinājumi ir un ir foršie vīrieši tiešām to risinājumu meklē. Vīriešiem, diemžēl, ir grūtāk, ja sievietes varbūt vairāk arī savā starpā aprunājas par šādām intīmām lietām, ja, vai
vairāk dzīvo kaut kādos sieviešu fórumos vai ir savas tādas kaut kādas interešu grupiņas, kur viņas padalās ar savām problēmām. Nu, tad, kā mēs zinām, vīrieši ir vairāk vērsti, tādi iekšēji vērsti, ja, un nemīl par šādām problēmām skaļi runāt. Un, nu, tad ir jautājums, ja kā cilvēkam ārsts palīdz tikt līdz tai atbildēji, kas tad īsti ir pie vainas, un kā cilvēks pats meklē jautājumus uz šīm te problēmām. Nu, šīs ir tādas vairāk tāds tiešām, kas ir uroloģiskais bloks, ja, kas ir biežākās tādas. Manā praksē biežākās problēmas, ar kurām vīrieši griežas pie manis, un šeit arī ir jāmin, ka, teiksim, pēc prostatektomijas, pēc klīniskajiem pētījumiem, medicīnas rakstiem, terapija numur 1 ir tieši ieguņu pamats muskultūras stiprināšana un biofeedbacks. Vīriešiem ar to trenēšanu iet daudz grūtāk nekā sievietēm, viņi daudz vairāk dara to nepareizi, un tad arī ir jautājums, ja ārsts pasaka vīrietim, kad ir jāpilda Kegela vingrojumi, jā, tad tas, ko es redzu kā vīrietis, to ir sapratis pats meklējot internetā, nu, tas ne tuvu nav tādai pareizai fizioloģiski patiesai muskultūras attīstīšanai. Ja? Tāpēc ir forši, kad ir tehnoloģijas, kuras vīrietim palīdz, ar kuru palīdzību var novērtēt, kāds tas tonus ir un cik liels tas vājums ir, un vīrietis iemācās to darīt tā sistemātiski pareizi. Tad tāds nākamais lielais bloks. Tās ir dažādas šīs te defekācijas problēmas, jā. Tās arī paliek tādas, man liekas, pasaulē arvien statistiski, arvien izplatītākas, jo es arvien biežāk lasu arī ārzemju medicīnas literatūrā. Mums ļoti ievērojami ir palielinājies arī toaletē pavadītais laiks. Kā mēs zinām, vīrieši ir vieni no tiem, kuriem patīk paņemt telefonu un pasēdēt toaletē daudz ilgāku laiku, nekā tas ir nepieciešams. Un tiešām klīniskā ārsti to arī saista gan ar hemoroīdu statistiku, gan ar citām, piemēram, aizcietējumu problēmām. Jo, ja mēs tā klīniski paskatāmies, mums kopējais toalets apmeklējuma ilgums, viņam vajadzētu būt apmēram 2-3 minūtēm. Nu, un tad ir jautājums vīriešiem, cik ilgu laiku šis ieradums ir pavadīt toaletē, sēžot uz poda ar telefonu rokās. Tas tāds jautājums katram pašam izvērtēt, ja, tos savus ikdienas ieradumus, jo kas notiek sēžot uz toaletes poda, mums palielinās šis spiediens ieguņu pamatnē un palielinās arī šī te asins apgāde. Ja, un vēnes un asinsvadi ap anālu atveri un šo te taisnās zarnas apakšējo daļu, viņas paplašinās, pieplūst ar asinīm, un tādējādi tiek palielināts šis te hemoroīdu risks. Tāpēc ikdienas toaletes ieradumi ir tāds pamats, ar kuru vīrietim būtu jāsāk. Jo ļoti svarīgs pie defekācijas procesa ir arī anorektālais leņķis, kuru nosaka tādā izmeklējumā kā defekogrāfijā. Ja, tas ir leņķis starp taisno zarnu un anālo kanālu. Un tad, kad mēs sēžam uz toaletes poda, arī šī nepareiza sēdēšanas poza, klasiska tāda, kā, teiksim, cilvēks apsēžās uz poda, viņam kājas ir pie zemes, viņš sēž vairāk vai mazāk ar tādu taisnu muguru. Ja. Šis te leņķis, viņš ir aptuveni 90 grādi, un šim defekācijas procesam ir diezgan apgrūtināti evakuēties, līdz ar ko toaletes sēdēšanas poza ir viena no tādas, teiksim, pie aizcietējumiem, tā ir viena no tādas būtiskas terapijas daļas, iemācīt pacientam mainīt šo ieradumu, jo kājas ir nedaudz jāpiepaceļ. Tad, kad mēs piepaceļam kājas uz kaut kādu paliknīšu un saliecam ķermeņa augšdaļu tā kā uz priekšu, šis leņķis kļūst ievērojami platāks. Ja? Leņķis starp ķermeni un kājām ir apmēram 35 grādi, viņš samazinās paceļot kājas, bet šis te anorektālais leņķis, viņš palielinās, un šim te evakuācijas procesam ir daudz vieglāk notikt. Kā rezultātā šī te spiediena vajadzība, tad, kad cilvēks spiež, ja, īpaši ar aizcietējiem, viņi ievērojami samazinās. Un šī te spiešana ir vēl viens būtisks faktors, ar ko cilvēki, gan sievietes, gan vīrieši ļoti bieži rada šīs te iegurņa disfunkcijas,
Jo, ja cilvēkam ilgstoši ir aizcietējumi un viņš ilgstoši toaletes apmeklēšanas laikā, defekācijas laikā ilgstoši spiež, tas vēlāk rada atkal virkni problēmas, kas ir saistītas ar ieguņu pamatni. Līdz ar ko šajā procesā palielinās šis intraabdominālais spiediens, palielinās spiediens ieguņu pamatnē, kā rezultātā tā brutāli šie mazā ieguņu orgāni, viņi tiek pakļauti visu laiku tādam spiedienam uz leju, kas var radīt pēc tam tālāk dažādas šīs noslīdējuma problēmas un vēl smagākas defekācijas problēmas. Tāpēc ir tādas ikdienas, it kā liekas mums nebūtiskas lietas, bet kas ļoti ievērojami cilvēkam palīdz uzlabot tādu ikdienišķu darbību kā defekācija. Jo šis muskuļu darbs defekācijas laikā un šī muskuļu sinhronizācija, viņa ir ļoti, ļoti būtiska. Jo tas ir tā ir tāda ķēde, piemēram, defekācijas sākumā puborektāls muskulis, viņš sākumā kontrahējas, tad seko viņam atslābums, tad puborektālā muskuļa relaksācijas laikā nolaižās un paplašinās šis anorektālais leņķis, par kuru es stāstīju, vienlaiks nolaižās arī starpene un atkal kontrahējas kokcigālie muskuļi, un tā rezultātā saīsinās arī šis anālais kanāls. Kā rezultātā samazinās tā rezistence, kas ļauj šim zarnu saturam vieglāk evakuēties caur šo anālo kanālu. Un tā ir tāda milzīga sarežģīta muskuļu. Parastam cilvēkam, tā kā liekas tā sarežģītā valodā varbūt izskaidroja, bet tā ir tāda muskuļu koordinēta darbība, lai šis process notiktu pēc iespējas nesāpīgāk un fizioloģiski pareizāk. Un tad, kad ar šiem muskuļiem kaut kas šai savstarpējā darbībā nav kārtībā, tad cilvēks saskarās ar šīm dažāda tipa šīm defekācijas grūtībām. Tad vēl runājot par aizcietējumiem, kas, kā mēs dēvējam, tā ir obstruktīvas defekācijas sindroms, kam ir raksturīga tāda ilgstoša, apmēram 6 mēnešu anamnēze, kad ir šī vēdera izeja, viņa ir apgrūtināta, un kas ir saistīta ar šo pastiprināto spiešanos, nepilnīgo evakuācijas sajūtu un reizēm arī tādu nepieciešamību pēc digitālas palīdzības šajā defekācijas procesā. Un tur ar tie iemesli un tās saslimšanas, viņas ir diezgan daudz. Viena no tādām ir anisms, kurš, man liekas, es par anismu pieminēju arī sieviešu, mūsu šajā sarunā par sieviešu iegurni, kas ir tāda ieguņu pamatnes muskuļu spazma, kas izraisa šo defekācijas rezistenci. To raksturo kā puborektālā muskuļa relaksācijas traucējumi, ja mēs skatāmies tādā klīniskā valodā, un ir šie ārējā sfinkteru muskuļu darbības traucējumi, un cilvēkam šis defekācijas process ir ļoti, ļoti apgrūtināts, jo tad, kad šiem sfinkteriem ir jāatslābinās, viņi saspringst. Un šo patoloģisko stāvokli tieši tāpat, lai viņi noteikti un uzstādītu kā diagnozi, viņu tiešām ir jābūt šiem izmeklējumiem, tad, kad tiek vizualizēts šis anorektālais leņķis un tiek saprasts, kas notiek ar šo leņķi defekācijas laikā. Tad ir arī dažādas problēmas, ko rāda taisnās zarnas prolaps, kas arī var būt obstruktīvās defekācijas cēlonis, kad anālo kanālu bloķē šī taisnā zarna, kas ir prolabējusies, un šī viņas gļotāda un šī defekācija ir apgrūtināta tieši dēļ šīs taisnās zarnas gļotādas izspīlējumu anālajā kanālā. Un tad šie mēģinājumi veikt defekāciju, viņi katru reizi vēl vairāk provocē, un palielina šo prolapsa tādu izmēru, un cilvēkam paliek arvien sarežģītāk šis defekācijas process. Un arī šeit pie šīs problēmas tāpat ir defekogrāfija nemazāk svarīga. Tad ir daļa pacienti, kuriem ir arī enterocēles diagnoze. Enterocēle ir saslimšana, kad tievās zarnas noslīd Duglasa dobumā,
kas arī var izraisīt tādu mehānisku taisnās zarnas, ja tā var teikt, kompresiju, ja? Un šī te apgrūtinātā defekācija cilvēku skar katrā defekācijas procesā. Nu, šīs ir tādas biežākās manā praksē, biežākās tādas saslimšanas, ar kurām tiešām fizioterapeitam, jā, vai citam funkcionālam speciālistam nākas saskarties, jā, varbūt es nezinu, kā ir fizioterapeitiem, kas nav specializējušies mazajā iegurņa rehabilitācijā, jā, bet manā praksē šie gadījumi ir ļoti, ļoti daudz un ļoti bieži. Īpaši es tiešām uzsveru pēc radikālas prostatektomijas, jā, tas pacientu skaits, viņš ir diezgan ievērojams. Tā ir diezgan nopietna problēma vīriešiem, ne tikai tāda fizioloģiska, bet arī psiholoģiska. Un tad ir forši, ka vīrietim ir kāda cerība un kāds speciālists, kas spēj palīdzēt to visu risināt. Tad ir vesela grupa atsevišķa, kas ir erekcijas, seksuālas disfunkcijas, ja, kas arī nav maz un par kurām arī vīriešiem pilnīgi loģiski ir diezgan sāpīgi runāt. Ja. Tas ir šīs te erekcijas visas erekcijas funkciju izmaiņas ķermenī, jo arī erekcija, viņa sastāv no divām fāzēm, jā, ir šī saucamā vaskulārā fāze, kad dzimuma locekļa artērijas atveras un piepildās ar asinīm, jā, kā rezultātā, tad, kad dzimuma loceklis ir pilns ar asinīm, muskuļi sāk kontrahēties un vīrietis piedzīvo šo te erekciju, jā, un šie ieguņa pamats muskuļi saraujas, lai padarītu dzimuma locekli stingrāku un aizvērtu šo te asins plūsmu. Un tad, kad vīrietim ir problēmas gan ar, šeit īpaši gribu uzsvērt ar asins apgādi kā tādu, gan ar šiem te ieguņa pamats muskuļiem, tad šis erekcijas mehānisms, viņš ir traucēts. Protams, mums erekcija, kā mēs visi zinām, vismaz medicīnas pasaules cilvēki vairāk saprot to anatomisko atšķirību. Erekcija var notikt tikai galvā, nav jābūt mehāniskai iedarbībai, jā. Protams, mums to visu ietekmē vīriešiem arī nervu sistēma, bet no tāda funkcionālā viedokļa iegurņa pamatnei īpaši diviem muskuļiem, kas ir bulbus spongiozus un ischiokavernozus, viņiem ir ļoti liela ietekme. Tie ir tie, kas saraujas un kontrahējas erekcijas laikā, un viņu šis tonus ir ļoti, ļoti nozīmīgs pie visa šī procesa. Un atkal šeit es uzsvēršu, ka nevienmēr vājš muskulis, kā to visbiežāk traktē, rāda erekcijas problēmas. Jā. Ļoti bieži vīriešiem saka, jātrenē iegurņa pamatnē, ir erekcijas problēmas. Ir jāsaprot, ka vīriešiem tiešām ļoti bieži ir šis tonus paaugstināts jau vispār pirms terapijas sākuma, un nevienmēr uzreiz mesties virsū ar Kēgela vingrinājumiem ir tas pareizākais terapijas virziens. Tāpēc tāda pareiza funkcionāla tonusa noteikšana šeit ir ļoti, ļoti būtiska. Ja, pie jebkādām šīm seksuālajām disfunkcijām tas ir ļoti būtiski. Ja, un arī šī asins apgāde, tāpēc es vienmēr saviem pacientiem saku, ka varbūt ir vērts arī apmeklēt tādu ārstu kā andrologu, ja, jo interesantākais tas, ka vīrieši ļoti bieži par tādu pat nav dzirdējuši, ja, kas ir, es to saucu par vīriešu ginekologu, lai viņiem vieglāk saprast, ja, kas tad tālāk nozīmē šos izmeklējumus, kas notiek arī ar asins apgādi. Un, ja mans lauciņš ir, teiksim, te muskuļu funkcionalitāte, ja, tad andrologs var nozīmēt tālākos izmeklējumus, lai būtu tāda pilna aina, kas tad ir tas īstais iemesls, kāpēc šī erekcija ir traucēta. Un viss šīs seksuālās disfunkcijas un visas šīs proktoloģiskās disfunkcijas un uroloģiskās disfunkcijas, viņas ļoti bieži ir saistītas arī ar iegurņa dažādām sāpēm. Ja. Arī erekcijas problēmas ir saistīts ar sāpēm, reizēm vīrietim var būt sāpīga šī ejakulācija, ja, kas arī, kuru arī ietekmē iegurņa pamatne. Tāpēc, ja mēs runājam par tādu atsevišķu bloku kā par iegurņa sāpēm, arī pāraktīvs urīnpūslis var radīt sāpju sajūtu, ja, mazajā iegurnī.
viņas lielākā vai mazākā mērā visas iet, mēs nevaram tā izdalīt, ja, ka ir vesels bloks tikai ieguņa sāpes, kuras nav saistīts ar seksuālo disfunkciju, kuras nav saistīts ar kaut kādām proktoloģiskām problēmām, ja, arī ieguņa sāpes ar defekācijas problēmām, ja, viņas ir cieši iet roku rokā. Cilvēkam apgrūtināt defekāciju, šī tā ilgstošā spiešanās, ja, viņa kaut kādā brīdī var radīt arī sāpes šajā anālajā daļā. Un tad ir jautājums, ar kuru no šiem cēloņiem mēs cīnāmies kā ar pirmo, viņus nevar izdalīt. Tas ir vienota terapija, ja, cīnīties gan ar šīm sāpēm, gan ar pašu šo te disfunkciju, ka tās sāpes rada. Nu tā, Vadim, es tā diezgan tā raiti un centos vienkāršā valodā. Nē, ļoti labi, jā, izskrēja visam cauri, kam vajadzēja izskriet, jā. Pamēģināsim, Zane, tādu kaut kādu to terapijas virzienu noteikt, paņemsim tos pašus 2 gadījumus, erekcijas problēmas un defekācijas problēmas aizcietējumi, jā. Cik es saprotu no tevis teiktā, tad mums uzpeld, tā varētu teikt, 2 tās pamat problēmas, jā. Viena no tām varētu būt šī te iegurņa pamatnes muskuļu vājums vai hipertonus, paaugstināts tonus, jā. Viena no tādām galvenajām, protams, arī te vēl varētu izdalīt vīriešiem šo te periodu pirms prostatektomijas un pēc prostatas izņemšanas, jā. Cik es saprotu, pēc prostatas izņemšanas tur ir daudz vairāk šo te gadījumu, gan nesaturēšanas, gan erekcijas traucējumi, jā. Un tam mums vajadzētu kaut kādu tādu to, pa kuru taciņu sāksim iet saistībā ar šo te iegurņa diafragmas, varbūt diagnostiku sāksim, kā vīriešiem notiek šī diagnostika, lai noņemtu jebkādas bailes vai neziņu, ja vīriešiem, tā izmeklēšana pie urologa vienmēr asociējas, paši saprotat ar ko, ja, bet vai šī iegurņa pamatnes izmeklēšana ar kaut ko atšķirās sievietēm un vīriešiem, ja, un runājot par terapiju, tātad mēs jau noskaidrojam, ka tie varētu būt iegurņa pamatnes nostiprinošie vingrojumi, varbūt man gribētos, lai tu pastāsti, kas vēl bez es varu tiek pareizi izstāstīts, kā vajag Kēgela vingrojumus, droši vien vēl kādas citas metodikas ir, varbūt ir vēl kaut kāds aparāta metodikas, ko var pielietot centrā, kur tu strādā. Izstāst varbūt par šiem te momentiem. Izmeklēšana. Tātad, kā mēs vispār nosakām muskultūras tonusu iegurņa pamatnē. Viņi ir vai nu palpatori, tā kā cilvēkam nesot kailam, ja, no ārpuses. Mēs mēģinām saprast, kas notiek ielpā, izelpā, konkrētos punktos pieliekot pirkstus, kas notiek sasprindzinot. Mēs skatāmies arī, kā cilvēks māk sasprindzināt vai ieguņa pamatne ielpā nolaižas. Ja. Tas ir tāds vieglākais, kas neprasa padziļinātas zināšanas, ja, bet tāpat cilvēkam ir kaut kas, terapeitam kaut kas par ieguņa pamatlietas ir jāsaprot, lai vispār saprastu. Ja. Tāda pilnvērtīga izmeklēšana viņi vienmēr ir vai nu, ja mēs pieminēja arī sievietes, jā, sievietēm viņa var noteikt gan intravagināli, gan intraanāli. Tas nozīmē, ka to koka makstī tiek ielikta vai anālajā atverē tiek ievietota manometrijas zonde. Ja mēs runājam par manometriju, protams, arī intravagināla, intraanāla palpācija arī dod daudz skaidrāk šo te bildi, kas īsti ar šiem muskuļiem notiek. Un izmantojot manometriju, tiek izmantota manometrijas zonde, ar kuras palīdzību, ar speciālas programmas palīdzību, gan pats terapeits, gan pacients saprot un redz ekrānā, kā šī muskultūra darbojas, kāds ir muskultūras spēks, kāda ir izturība. Tādā vienkāršā valodā runājot, es to saucu par tādu mazliet ar joku, ja, par tādu intīmo PlayStation, kurā cilvēkam ir jāveic ar šiem muskuļiem konkrētas darbības. Tāpēc viņu arī medicīnā sauc par bioatgriezeniskās saites metodu, biofeedback metodu,
ka tā dod cilvēkam sapratni, kā pareizi šie muskuļi strādā. Tur sāpīgs nav nekas. Līdz ar to tur nav, teiksim, tā kā tu salīdzini urologu apmeklējumu, ja, vai proktologu apmeklējumu, tad tas ir mazāk vispār jūtams un daudz mazāk nesāpīgi, ja, kas nav mazsvarīgi. Un tādā veidā mēs nosakām šīs te muskultūras tādu pilnvērtīgu tonusu, pilnvērtīgu darbību, pilnvērtīgu cilvēku vispār izpratni un spēju izolēt ar šiem muskuļiem strādāt. Jo es jau minēju, tā lielākā problēma cilvēkam ir saprast, kā šie muskuļi vispār ir jāatslābina un kā viņi ir jātrenē. Un tas tiešām nav viegli. Un vīriešiem tas pat ir grūtāk nekā sievietēm, jo vīrietim sports asociējās, būsim reāli, Vadim, tu kā vīrietis, ja, kad, ja kačājās sporta zālē, ja, tad tā kārtīgi, ja. Un šeit ir jāspēj izolēt kāju adduktors, ja, tātad iekšējos muskuļus, sēžas muskuļus, vēdera muskultūru, ja, un tas nav viegli, īpaši, ja tas stāvoklis ir tiešām pēc ķirurģiskas iejaukšanās. Tās ļoti bieži tādas pašas problēmas ir arī vīriešiem pēc, ne tikai vīriešiem, arī sievietēm pēc šīm hemoroīdu lāzera operācijām. Ja? Tas tiešām nav viegli to sajust. Tā muskultūra viņi var būt novājināti, ja? Viņi var būt arī tādā hipertonusā, ka cilvēkam vispār grūti ir prātā to mazo to kontrakciju, vispār grūti līdz prātam viņu tā kā identificēt, vai viņi tur notiek, vai viņi tur nenotiek. Un tas ir tas galvenais aspekts cilvēkam vispār iemācīt, izolēti ar viņu darboties. Un viens ir iemācīt izolēti viņu trenēt, un otrs ir iemācīt vispār viņu atslābināt. Ja? Tie tāpat ir specifiski stiepšanās vingrojumi, tie ir elpošanas vingrojumi, tā nav svaru zāle. Tas nav kardio treniņš, ja? Tā nav smaguma cilāšana, un tad vīriešiem reizēm ir grūti to tā kā, saprast. Viņam liekas, ko tad es vispār te daru, ko tas vispār palīdz, ja? Jo tās kustības salīdzinot ar tādu sporta zāli, viņas liekas vienkārši miniatūras, ja? Tādā ķermeniskā izpratnē. Tāpēc, jā, es esmu vienmēr par to, ka pirmais, ja mēs skatāmies no tāda terapeitiskā viedokļa, ir tiešām noteikti šo te pamata vispār muskultūras tonusu. Cilvēkam, kuram problēmas radīs hipertonus, tagad mesties virsū un likt ieguņu pamatni stiprināt, ja tās problēmas kļūs vēl lielākas. Tā vietā, lai viņam mācītu elpot, mācītu to visu atslābināt, ja viņam liek pildīt Kegela vingrojumus, kurus vēl nedod Dievs, viņš vēl pilda pilnīgi nepareizi. Un tad šīs te modernās aparāta tehnoloģijas, es esmu diezgan izteikts viņu fans, īpaši, ja mēs runājam par tādu terapijas tiešām ātrumu, un kas, piemēram, prostatektomijas gadījumā vīriešiem nav mazsvarīgi, ja, jo tāda apzināta ieguņu pamats muskultūras trenēšana, viņa ir vismaz, tas minimālais termiņš ir ikdienā vismaz tie ir 3 mēneši. Un tad ir šīs te aparāta tehnoloģijas, kuras darbojas ar elektrostimulācijas palīdzību, ja, kad šis process cilvēkam, viņš notiek ātrāk, tas nebūtu nenozīmē, ka cilvēkam pašam nav jāvingro, ir jāvingro, un es arī vīriešu gadījumā vienmēr uzsvēršu to, ka vispareizāk ir šos muskuļus trenēt arī tā, kā fizioloģiski viņi darbojas kopā ar visu pārējo muskuļu grupu, ja, kas ir dziļie muskuļi, kas ir diafragma, nevis vienkārši izolēti sēž cilvēks uz krēsla, ja, un vairākas reizes dienā tikai izolēti pilda šos te, mēs te saucam viņus par Kegela vingrojumiem. Ja, un šīs te aparāta tehnoloģijas vienkārši cilvēkam arī reizēm palīdz psiholoģiski noticēt, ka, es jau daru, ja, un tad pievienojot šo te elektrostimulācijas terapiju, cilvēks sajūt, ka viņam jau ātrāk paliek labāk, ja, un tā viņam ir vēl tāda liela motivācija, jo, piemēram, vīrietim, kurš man saka, ka dienā viņam aiziet 6 pamperi, ja, viņam rezultāts jau, kad viņš ir ticis līdz 3 pamperiem dienā, tas nav tikai fizioloģisks sasniegums, tas ir viņam arī ļoti psihoemocionāls tāds uzvars, tā kā. Jā, viņš sajūt to, ka to problēmu var risināt un nenolaiž tiešām rokas visā tajā terapijas procesā. Elektrostimulācija arī
Tāpat biofeedback terapija, ja, viņai arī ir šīs elektrostimulācijas iespējas, ir atkarīgs elektrostimulācijas veids, ja, un šie elektrostimulācijas veidi mums mazā iegurņa centrā ir arī MSLs krēsls, ja, kas ir elektromagnēterapija, ja, kas arī ir ļoti, ļoti jaudīga un saviem pacientiem es tiešām ļoti bieži šo terapiju tā kā apvienoju, ja, gan ar vingrošanu, ar visu funkcionalitāti, kopējo ķermeņa funkcionalitāti, ja, gan ar šīm te tādām mērķētajām tehnoloģijām, ja, kas palīdz tieši vairāk iegurņu pamatnē. Anālās manometrijas zondes, viņas ir ļoti mazs, neliels tāds pūslītis, ja, kurš, teiksim, tad, kad viņi ievieto anālajā atverē, viņš tieši ir tajā vietā, kur ir iegurņu pamats muskultūra. Ja? Tā kā tas nav kaut kāds proktoloģisks izmeklējums, ja, un instrumentāls izmeklējums, ja, tur nav tiešām nekā, absolūti nekā sāpīga. Arī šī te elektrozonde, viņa ir salīdzinoši ļoti, ļoti maza pēc izmēriem. Viņai iet apkārt šis te elektrostimulācijas joslas, ja, kuras stimulē tieši to vietu, kur atrodas iegurņu pamats muskultūra, ja, kur ir anālais sfinkters, iekšējais, ārējais, ja, un puborektālis muskuls. Vienmēr ir jautājums, kas notiek augstākos segmentos. Nu, mēs to labi zinām, vai ne? Un nevienmēr mazā iegurņa problēmas ir mazajā iegurnī un problēma nav augstāk. Un arī mugurkauls jostas daļa, ja? Arī šīs te visas neirālās struktūras, tad, kad cilvēkiem ir diska trūces, protrūzijas, ja? Tas viss ir tāds vienots veselums, diafragma, kā cilvēks māk elpot, kā nemāk elpot, kruškuru mobilitāte. Un mēs te tā smuki runājam, ja? Kegela vingrojuma, elektrostimulācija, bet tāpat laikā varbūt cilvēkam ir tik daudz liekā svara, kad mums ir jāspēj arī pateikt, ka iegurņi tas viss ir jātur. Mēs, protams, varam tur stimulēt iekšēji, ārēji, visu kaut kādi, ja, bet reizēm šī te papildus tāda stimulēšana pacientam vingrot un nostiprināt arī citas muskuļus un koriģēt varbūt stāju, ja, un stiprināt muguras dziļos muskuļus, ja mēs redzam, ka tur ir problēmas. Un tā ir tāda, manuprāt, pilnvērtīga terapija, ja, un arī stimulēt, ja cilvēkam ir šis liekais svars, godīgi arī pateikt, izskaidrot, ka tas visu šo procesu ietekmē, ja, un ja cilvēks varbūt kādus kilogramus nomestu, tad viņam arī iegurnis sāktu funkcionēt savādāk. Tāpēc tas ir tāds viss tāds vienots veselums. Tāpēc man arī ļoti reizēm, teikšu godīgi, tracina tas apzīmējums Kegela vingrojumi, ja, jo to tiešām saprot, ka no konteksta izrauc muskuļus, kuri ir jātrenē, un pie jebkuras disfunkcijas, nu tikai jātrenē iegurņu pamatni, ja, pat nemaz nepārbaudot, vai tur jau nav palielināts tonus. Tāpēc ir svarīgi izvērtēt tādu visu to, redzēt to kopējo bildi un kopējo ainu un cilvēku motivēt. Tā, tu to ļoti labi pateici, Zane, un tāpēc man gribētos mazliet no savas puses kaut ko piebilst no osteopātiskā skatu punkta. Jāskatās viss cilvēks kopumā, jo, ja mēs kaut vai paskatīsimies šo pašu smaguma centra novietojumu, visas problēmas ar stāju, ar locītavu dažādu, teiksim tā, nodilumu un mugurkaula deformācijām un muskuļu sāpju sindromiem, viss vairāk vai mazāk tiek dēļ šī smaguma centra novietojuma izmaiņām. Un viens no faktoriem ļoti svarīgiem, ko es zinu, ka es atkārtojos, ja, bet ir šie te iedzimtie un iegūtie momenti kāju garumam, un ko es gribētu varbūt, lai pievērš uzmanību vīrieši, pirms viņi sāk šo te iegurņa pamatnes terapijas kursu, sakārtot savu iegurņu un mugurkaulu un smaguma centra novietojumu. Tāpēc nebūtu slikti apmeklēt, atnākt pie funkcionālā speciālista, kas to saprot, kas var novērtēt šo te kāju garumu, atšķirt funkcionālo kāju garumu no anatomiski atšķirīga kāju garuma, jo, lai ko jūs nedarītu, lai kā jūs netrenētos, jūs pēc tam piecelsieties vertikāli, un ja jums tas šķībais iegurnis un mugurkaula novietojuma izmaiņas gan sagitālā frontālā plaknē būs saglabājušās, nervu impulsu pārvede tāpat tiks izkropļota vai izmainīta, un asins
plūsma arī būs savādāka, ja. Un tas ir pirmais, kas ir jāizdara, un to var izdarīt jebkurā vecumā, to var nokoriģēt, ja. Protams, mēs nevaram izlabot skoliozi pieaugušam cilvēkam, bet mēs kaut vai turpat dažiem milimetriem varam samazināt šo nervu kompresiju starpskaimļu atvērt. Šis te, ja mēs runājam par saugumiem, ja, vīriešiem kādas tās problēmas visbiežāk ir, tās ir cirkšņu trūces, apendektomijas, ja. Un vēderplēves šie te sarētojumi, viņi, šie te saspringzinājumi, vilkmes, viņas var aiziet uz vēderplēves aizmugurējo sienas daļu, vēdera daļu, kura mums iet šie lielie asinsvadi, ja. Vena iliaka communis, externa, interna, un faktiski, ja mēs runājam par tiem pašiem hemoroīdiem, tad vidējā un apakšējā rektālā vēna, viņi ietek šajā iekšējā iliakālajā venozajā sistēmā, tālāk pa cava inferior, tālāk aizplūst uz sirdi. Bet, ja piemēram, vēdera priekšējā sienā, tur cirkšņa rajonā ir bijusi trūce, ielikts sietiņš, jā, veikta laparoskopiska vai laparatomiska operācija, aklajā zarnē, tad šie vēderaplēves savilkumi, viņi var ietekmēt, jā, iliaka communis un šos te atteces traucējumus, jā, tāpat arī šis te slīpais iegurnis, savērtais iegurnis, viņš izmaina iegurņa diafragmas tonusu. Un te mēs arī varam trenēt, bet ja šie zarnu kauli stāv ļoti izteikti asimetriski un ilgstošu laiku, iegurņa muskuļu piestiprināšanās vietas, teiksim tā, vienā pusē var būt attālināts, otrā pusē satuvināts, un šī iegurņa diafragma nesimetriski saraujās, jā, tātad viņai izmainīts šo nervu pinumu, parasimpātisko nervu pinumu iestiepums, jā, tas pats nervus pudendus, viņš savādāk pārvada šo impulsāciju, un šī rehabilitācija, iegurņa pamatas muskuļu treniņš, viņš var būt 3 vai 4 reizes ilgāks kā, teiksim, cilvēkam, kuram būs sakārtot šī iegurņa simetrija, un ļoti svarīgi arī iegurņa kaulu kustīgums, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi. Pirms mēs sākam jebko trenēt, tas attiec uz jebkuru muskulatūru, sakārtot savu smaguma centra novietojumu, jā. Protams, to arī tālāk veicinās muskulatūras, dziļās muskulatūras treniņš sakārtos, to turpinās sakārtot, bet mums ir svarīgi šo te konstatēt, vai ir šī smaguma centra novietojuma izmaiņas vai nav, jā. Un ja mēs runājam par to pašu paaugstināto tonus, ko Zana teica, jau minēja gan pie šī te anisma, gan vīriešiem viņš vispār mēdz būt paaugstināts šis tonus, tad funkcionālais speciālists arī var to, teiksim tā, atbrīvot šo te iegurņu paaugstināto tonusu, ja, izvērtējot, kur tā problēma ir, vai tā sauguma problēma, vai iegurņa asimetrija, vai inervācijas traucējumi. Ja, un tāpēc man liekas jau vispār nenāk par skādi, ja vīrieši iet uz to pašu trenažieru zāli, un ja ir konstatēt iegurņa pamatas muskulatūras vājums, trenēt tomēr šos iegurņa muskuļus, ja. Musculus piriformis, bumbierveida muskulis ir ārējais rotators, un faktiski neoficiāli, Zana, domāju, tu piekritīsi, viņš pieder pie iegurņa pamatnes muskulatūras, ja? Viņš nav varbūt... Jā, viņi ir, kur norāda. Aizmugurējo daļu, vai ne? Ārējais rotators. Obturator internus, arī ārējais rotators. Un jāsaka tā, ka ļoti skumīgi redzēt to, ka vīrieši uzskata, ka šo ārējo rotatoru treniņš, ar ko nodarbojas ļoti, ļoti cītīgi meitenes, tātad viņas trenē dibena muskuļus, vīrieši uzskata, ka tā nav vīriešu lieta, tas ir kaut kāds, tas ir galīgi tāds, kā mums to dēt, kājas labi kvadrīcepsu, hamstringus patrenēsim, jā, ikrus patrenēsim, bet lai dibenu trenētu, nē, tā ir meiteņu lieta, jā. Bet jāatzīst tā, ka man bijuši diezgan daudz pozitīvi tādi piemēri, ka vīrieši sākuši trenēt tieši gluteālos muskuļus, viss, kas uz ārējo rotatoru tonusu, ja, viņiem ir uzlabojusies šī asinsrite, jeb erekcija. Ja. Tāpēc
Es domāju, šo momentu arī nevajag ignorēt, ja, ne tikai tos iegūņu pamatus muskuļus trenēt, bet arī tos ārējos lielās grupas un arī tās grupas, kas piedalās iegūņu muskuļu veidošanā, un tas būs visnotaļ vērtīgi un labi, vai ne? Jā, es jau sieviešu mūsu sarunā minēju par ārējiem rotatoriem. Viņi tiešām ir nemazāk nozīmīgi. Turklāt jāsaprot, ka galvenais ieguņu stabilizators mūsu gluteālais muskulis vidējais, ja, arī ir nemazāk būtisks, un visi ārējie rotatori nemazāk būtiski, jo tur stiprinās pie obturatora internus fascijas šī ieguņu pamats muskultūras grupa, un viņi ir cieši saistīti. Bet atkal, ja tur jau ir hipertonus, ja, un mesties un tagad pamatīgi trenēt ārējos rotatorus, ja, un nedarīt neko citu, tas arī nebūs īsti prātīgi. Bet, protams, visa šī muskultūra, viņa ir cieši saistīta, un tāpēc es saku tāda izolēta vienkārši Kegela vingrojumi, nevienmēr ir pareizā atbilde, ja, un nevienmēr cilvēks to dara pareizi. Es gribētu teikt, ka lielākoties dara nepareizi, ja, tā kā izlasa, tāpēc tas funkcionālais speciālists, kas palīdz to visu salikt, to programmiņu un cilvēkam iemācīt, viņš šajā visā procesā viņš ir ļoti, ļoti būtisks. Es te varbūt vēl piebildīšu mazliet, mēs par to defekāciju runājam, par anorektālo to leņķi, ja vēl viens ir ļoti svarīgs moments, kāju pozīcija, tad gūžu locīto pozīcija šī akta laikā. Respektīvi, ja kājas būs rotētas uz āru, jūs sanāks tā, ka augšējā iegurņa atvērsies, iegurņa un aizmugurējā aizvērsies, tonizēsies. Ja augšējā aizvērsies, apakšējā atvērsies, atslāps. Un ļoti svarīgi ne tikai šo te gūžu fleksiju noliekt uz stāvokli uz priekšu, bet vēl sanāk tā, ka pēdas ir viena no otras projām, ja, plecu platumā un celīši kopā savienot. Respektīvi, mums ir tā kā augštilbi savienoti, rotēt uz iekšu. Šādā veidā mēs atbrīvojam iegurņa pamatni defikācijas laikā, un tas ir ļoti svarīgs moments. Un šeit es gribētu pieskarties vēl vienam tādai lietai, ko varbūt par kuru nerunā ļoti daudz, bet kāpēc sēdēšana ir slikta tieši priekš iegurņa pamatnes. Bet te jautājums tāds, kā mēs sēžam, ja? Un izrādās, ja mēs ņemam šo te momentu, kad šīs te iegurņa pamatnes muskuļu šķiedras ir visvairāk atslābināts, visvairāk tonizētas un iekšējos orgānus saturošas, ja, lai nekas neprolabētu, tad sēdēšana ar plati izvērstām kājām ir vislabākā. Bet tur ir viens bet, pirmais ir nepieklājīgi tā sēdēt, cieši nesanāk par sievietēm, ja. Bet Amerikā mēs zinām, ka tu vienu kāju liek bieži vien pār otru, ja, arī rotācija arī, ja, tā arī. Bet mums lielākā daļa populācijā sēdēt ir populāri kājas sakrustojot, vienu kāju pārliekot pār otru, vai ne? Un ja mēs palasam par to, tad vairāk tur it kā uz vēnām norka, saspiež tur paceles vēnes un venozā atec traucēt no apakštilba, bet patiesībā tur ir cits moments, jo tad, kad mēs to kāju pārliekam pāri, mēs ejam pāri viduslīniju, tā ir tā kā addukcija un iekšējā rotācija, jo mēs vienu zarnu kaulu atveram vaļā, faktiski lejas daļā. Sēžas paugurā, tātad paliek šis attālums lielāks starp viņiem un palielinās atbalsta laukums, un mums ir ērtāk sēdēt šādi. Mēs atslābinām iegurņa diafragmu un vienā pusē kaut kas tur noslīdēt, ja. Tas attiecās uz tām cilvēkiem, kas ir sēdošs darbs. Pozicionāls ieteikums, kā nesēdēt. Ja, uz astes kaula jau arī, tā kā atgāžoties, tad, kad mēs atgāžamies atpakaļ. Jā, tieši tā. Pie tam tur vēl viena niansīte ir. Mēs zinām, pie astes kaula stiprinās iegurņa diafragma, tāpēc tas nav labi. Otrs moments, mēs noslogojam faktiski to zonu, kas nav paredzēta noslogošanai, krusta kaulu, ja, un krusta kaulam no iekšpuses savukārt 2-4 segmenti, tie parasimpātiskās inervācijas zonas iegurņa orgāniem, un arī nervus pudendus, kas inervēs somatiskā inervācija, tātad iegurņa pamats muskuļiem.
Ļoti bieži šāda veida sēdēšana notiek grūtniecības laikā, ka grūti nosēdēt tā uz tiem sēžu pauguriem un sievietes atgāžās atpakaļ, bet viņas rada spiedienu uz krustiem, un tas īsti labi nav, ja? Tas īsti labi nav. Tāpat kā ziemā tagad braukt uz abolīšiem un plasmasas visādiem šķīviem, kad bērni ir atgāzušies atpakaļ un visus triecienus saņem pa krusta kaulu, kurš vēl nav pārkaulojies. Ja? Starp citu, Zani, ļoti interesanti, es te lasīju nesen vienu pētījumu, pat cik Latvijā arī ļoti populāri ir kalnu riteņu sports, un tie, kas kaut reizi ir braukuši ar oriģinālo sēdekli uz kalnu riteņa, tad sāk smieties, ja? Faktiski mēs zinām tīri anatomiski, kad tātad kaunuma kaula apakšējais zars, respektīvi tas, kas iet no sēžas pauguru simfīzi, tur iekšpusē iet šis te kaunuma nervus pudendus, un ja mēs uz tāda šaura cieta krēsla sēžam, kratamies, ja, teiksim, vēl kalnu ritenis pats par sevi jau paredz braukšanu ne pa šoseju, ja, tātad tie triecieni un viss pārējais, tam var radīt paaugstinātu tonusu, un ja ilgstoši brauc, iespējams pat hipotonusu, ieguņu pamatnes muskuļos, pēc cik mums tiešām kā riteņu braukšanas sports ir diezgan populārs. Es zinu, profesionāliem riteņbraucējiem, man liekas, tie šorti bija ar silikonu vēl kādiem. Tad polsterēt, jā. Jā. Bet tiem, kam nav, jebkurā veikalā var iegādāties šos silikona sēdēklīšus, un ticiet man, daudz patīkamāka būs braukšana, ja, jo katru reizi, kad jūs nospiežat šo te zonu, jūs radat pastiprināt spiedienu uz šo nervu pudendus, un viņš pēc tam var šo hiperimpulsāciju radīt un paaugstināt tonusu, vai arī pēc tam būt noinhibēts, nomākts, un viena ieguņa diafragmas puse var būt vāja. Tāpēc, ja jūs to apvienojat vēl ar ieguņu pamatnes muskuļu treniņu un riteņbraukšanu, tad par to jādomā. Bet, Vadim, tas nav tikai par kalnu. Es gribu teikt, ka tas ir vispār par jebkuriem riteņiem. Īpaši, ja tas pats attiecās arī uz sievietēm, reizēm sievietes, teiksim, ar prolapsu, ja, tad tas ikdienas jautājums, cik to riteni izmanto. Ja cilvēks brauc riteni ikdienā uz darbu, un tie ir vairāk kilometri dienā, tad arī ir jāizvērtē, kas notiek tā iegunī, kādas ir šīs ieguņa disfunkcijas, un vai tur kaut kas tomēr tajos ieradumos nav jāpamaina. Parasti ikdienas riteņiem jau arī klasiski, viņiem ir tāds nav baigi mīkstie sēdeklīši. Līdzsvara riteņi, jā. Mazi bērni, tie pirmskolas vecuma bērni, ļoti labs treniņš, tas ir simetrisks, jā, atsperās ar vienu kāju, ar otru kāju, bet tur ir viens liels bet. Tad, kad bērns brauc ar šo līdzsvara riteni un viņš ir sagāzies uz priekšu, ja, viņam sanāk tā, ka sēžas pauguri neatbalsta ieguņu, un viņš faktiski ar visu savu mazo svaru guļ uz, spiediens ir uz starpeni. Un, jo viņa ķermeņa poza, viņš nevar taisni sēdēt un atspērties, viņam mazliet uz priekšu jāsaliecās. Un ko es pavisam noteikti neieteiktu, ja bērnam ir problēmas, ja, tā saucamās, kas viņam tur mazbērnu vecumā enkoprēzes, ir enureizi, ja, nevajadzētu šo līdzsvaru riteni tomēr izmantot labāk klasisko, kad bērns sēž taisni, sēžas pauguriem. Un arī tas pats uz ziemā uz kalniņiem. Nebraucam uz tām plasmasas bļodām, kuras smaguma centrs tiek pārnest uz aizmuguri, ja, kas bērns sēž uz krustiem. Nav problēmas, viņas var parādīties problēmas. Ja, tātad līdz 25 gadiem krusta kauls pārkalvojas, un tie triecieni viņi ietekmēs parasimpātisko inervāciju, somatisko inervāciju. Pērkam parastās ragaviņas. Pērkam parastās ragaviņas un braucam. Visu ziemas priekus atņēma manim. Gribās jau sabojāt kaut ko bez šitiņa, jākās. Abolīšus es vispār, tas ir pēdējais, ko var braukt. Jā. Ja pieaudzis cilvēks nobrauks uz krustiem no kalnā, uz šādas plasmasas palikņa, uz pusgadu rehabilitācija kā minimums. Jā. Bērni ir izturīgāki, bet tās sekas viņas var parādīties vēlāk. Vai mums vajag atsist astes kaulu, vai viņu vajag deformēt, vai viņu vajag, tur saprotat, viss ir skrimslis.
jā, pārkaulošanās procesi tur. Un līdz ar to tie triecieni uz neirālām struktūrām, viņi daudz lielāki ir. Nu tā, jā, redz, kā mēs sporta veidiem pievērsāmies. Kāda vēl sporta veidi būtu ieteicami vispār pie ieguņu pamatnes vājuma, kā tev liekas, ar ko cilvēki varētu nodarboties paralēli? Konkrētu sporta veidu? Nu jā, ja tā padomām, taču jābūt arī kādiem sporta veidiem, kur varētu tas viss vēl papildus trenēties. Mēs jau noskaidrojam trenažieru zāli, ja, varētu trenēt šos te ārējos rotatorus. Jāšanas sports. Oi, pa jāšanas sportu man ir. Jā, es smējos. Bet, zin kā, man jau liekas, ka vispār terapijā ir jāņem vērā tā vīrieša vispār ikdienas dzīve, un arī tad, ja viņš tiešām nodarbojās ar kādu sporta veidu, tas ir jāņem vērā, un ja tur kaut kas ir jātrenē, tas ir jāintegrē tieši tajās sportiskajās aktivitātēs, un to diezgan veiksmīgi var izdarīt. Es domāju, tāpat slēpošana noteikti, jā, slidsolis, ideāli, jā, tā peldēšana arī ļoti labi, jā. Tā kā, manuprāt, jā, slidošana, hokejs, krišana uz krustiem nav. Tad nav ieteicami visi sporta veidi, kur ir trieciens pa iegurnī, kā mēs saprotam, motosports, ekstremāli kalnu riteņi. Pieauguši cilvēki uz batutiem neiet, jā. Iet? Aiziet. Sievietes iet? Ir taču tāda batuta, šie treniņi, kur lēkā uz batutiem. Ir, jā, tātad tikai jāievēro visi drošības pasākumi un nemest salto ļoti ieteicams, jā. Bez trenera un ir noteikts vecums, kad var to iemācīties, un noteikts vecums, kad nevar iemācīties, kad jūsu reakcijas nebūs un jūsu lokanība atbilstoši tādam lecienam. Tādā kopsavilkumā, ja ir problēmas, ja vīrietim ir problēmas ar vēderīzei, hemoroīdi, erekcijas traucējumu, un mēs jau pieskārāmies arī iegurņām pamatnes, sāpēm iegurni, krusta kaulā, tur simfīzes rajonā. Es domāju, nebūtu slikti, protams, nodot asins analīzes uz saistībā ar prostatu, jā, vai tur ir kaut kā tie marķieri palielināti vai nav palielināti, ja mēs pēc 40 gadiem aiziet pie urologa un tā tālāk, ja tur ir prostatu viss kārtībā, mēs arī, ja nav kārtībā, neatkarīgi no tā, doties pie fizioterapeita, kas ir specializējies iegurņa pamatnes muskuļu diagnostikā un treniņā, jā. Sākt ar profesionālu tādu pieeju, ja, lai visu darītu pareizi, lai netērētu laiku uz kaut kādām tādām, ko bieži vien tur sociālos tīklos mēs redzam, nevienmēr tas viss ir pareizi un labi. Un, kā jau es minēju, pirms tam nebūtu slikti apmeklēt arī funkcionālo speciālistu, lai sakārtotu iegurni, muguru. Tur parasti 1-2 procedūras vairāk nevajag, jā, lai to pamat problēmu daudz maz vismaz nokoriģētu. Tālāk jau trenēties. Ko tu varētu, Zana, vēl piebilst pie tā visa? Neko, Vadim, visu jau pateici. Esam izsmēluši visu. Vēl jārēķināt, to es arī sieviešu lekcijā teicu, ir jārēķinās, ka ieguņu pamats muskultūra sastāv no dažādām muskuļu šķiedrām, jā, un arī šī trenēšana viņai ir jābūt ar mainīgiem režīmiem, jā, kas trenē gan ātrās, gan lēnās muskuļu šķiedras, lai tas atkarībā no problēmas, ja cilvēkam tā ir nesaturēšana, jā, tad trenē tikai saspringzinot un noturot, jā, tad tas nav tas pareizākais veids, tāpēc tas vēl arī ir tāds ļoti būtisks aspekts. Ja tiešām ir jātrenē. Jā, Klauzane, kur tevi var atrast? Vēlreiz izstāstīja, ja kāds vēlās tiešām. Mani var atrast šobrīd mazā iegurņu centrā, kas ir pirmajā slimnīcā, kā atsevišķā vienība. Tur es arī pieņemu. Jauki. Parakstamies uz kanālu, ja jums tas bija interesanti un vērtīgi, es būšu pateicīgs, un tad mēs tiekamies jau vēl vienā raidījumā, mums ir saistībā ar pēcdzemdību periodu, jā? Jā. Ļoti jauki. Visiem paldies! Paldies tev, Zana, par vērtīgo lekciju. Paldies, Vadim!
Visiem jauka diena! Visiem lai forša dieniņa. Atā. Ātā!